Nākamais 31. par Ikšķilas vidusskolas teritorijas detālu plānojumu apstiprināšanu saistošo noteikumu iedošanu. Ir jauni gan ar izstrādātāji, lūdzu. Tātad ir noslēgusies sabiedriskā apspriešana savā nepieciešamā atzinuma par šo detālu plānojumu. Tajās interesi no sabiedrības puses bija galvenokārt sapulces laikā, teiksim, nekā praktiski iesniegumi netika iesniegti atsevišķi. Bet, teiksim, sabiedriskās apspriešanas konstruktīvākais variants, kas bija jautājums, tad par šo detālu plānojumu bija, vai ir iespējams detālu plānojumu par laukumu pagriezt notikot savādāk. Tāpēc bija interesi no sapulces dalībnieks uzskatījās, ka detālu mēģināja tad uzzīmēt tātad izskatīties, vai šis ir šis variants, un tas, ja to paši tādām pagriež perpendikulārā virzienā par virsē vai daudz. Galvenais jautājums tātad, vai tas iegūms varētu būt līdz 20 loku, tas ir atšķirīgi vairāk tā, vai kurā vietā tad vēl noliktos par papildus stadionus, jo sporta basketbola laukumu un veidotos tādā gadījumā šeit kāda koki vēl saglabātos un šajā vietā, bet līdz ar to tas sporta laukums iet aptuveni līdz šai vietai un parks tiktu, esošā tātad šī zaļā teritorija tiktu sadalīta tādās joslās, var teikt, divās joslās, kur pa vidu būtu tātad šis te apbūve. Un sarežģītos visu komunikāciju pārcelšana, tātad viss būtu jāvelk apkārt. Arī, teiksim, iežogojums būtu jāveido tāds šim esošajai zaļai zonai pa vidu. Vismaz, mana kā teritorijas plānojuma viedoklis, tātad tie atzinumi arī bija fiksēts, ka šis variants ir optimālāks, mazāk iespaidos tādu šo zaļo zonu. Varbūt tātad arhitekti arī ir ieraksties par to risinājumu, kā jau mēs pie pirmās redakcijas uzklausījām. Varbūt ir par šo laiku radušies vēl kādi jautājumi. Teiksim, par šo konkrēto plānu. Es drīkst jautājumu, man gribās tādā vienkāršā cilvēku valodā saprast, kas ir tās funkcijas, kas tiek izbūvētas. Tad tiek būt futbola laukums, tāds konkrētas lietas, kas ir paredzēts ar šo detālu plānojumu, kas ir tas, kas tagad nav, un kas ir tas, kas tiek plānots uzbūvēt, lai tā skaidri saka. Jā, mums tas dots darba uzdevums no Ikšķilas domas, ko bija sastādījusi, teiksim, droši vien skolas skolotāji, un tur bija tas jautājums tā, lai nodrošinātu šīs vidusskolas fizkultūras programmas, teiksim, konkrēti 250 metru stadions, 110 metru gara distance, mazais futbola laukums, 2 smilšu volejbola laukumi, jo tie kļūst populāri, lai teiksim, bērni vairāk pievērštos fiziskai kultūrai un būtu veselīgāki. Konkrēti basketbolu spēļu laukums ar sintētisko segumu un ārpusē vēl viens basketbola laukums vai spēļu laukums, kas ir ar asfaltēto segumu. Tas tam vajag, ka, teiksim, pārējo laukumu varētu sabojāt, tāpēc, teiksim, sintētiskie laukumi ir tikai aiz nožogojumu, bet, teiksim, tas stadions būs atvērts, atvērts visiem cilvēkiem, protams, primāri tas ir skolas izmantošanai. Jo skolai blakus, skolā pašā ir turpat blakus šī sporta zāle, kur ir šī inventāra nolikšanas iespējas un skolas vajadzībām primāri šis stadions ir. Es varbūt papildināšu, ka tas ir viss pamatojoties mācību standartiem. Uz programmas. Mēs esam izskatījuši visu sporta skolotāju metodiskā komisija ir apstrādāta programmu un standartu, tas ir viss iekļauts, kas ir vajadzīgs mācību programmā. Šis jau nav vienīgais, kas tur iekļauts, ka ļoti plašs. Mēs mēģinājām tā, lai šis sporta laukums apmierinātu ar prasības, kas ir izvirzītas no izglītības ministrijas. Un tās plānotās izmaksas, kā jūs centos piesniegt, kas tajā sporta laukumā būs, jūs arī plānojat budžetā izmaksas tajā būvniecībā. Ir zināms, cik lielas tās izmaksas būs? Mēs jau bijām, kad apstiprinājām, mums bija atzīmēts. Tur nebija atsevišķi uzrakstīts. Bija 250 000 lati. Bija budžeta atzīmēts. Varat tā, ir.
Ja es pareizi saprotu, tas nožogojums ir 1,50 m augstumā. Ne visās vietās, tur pie basketbola laukumiem, saprotiet, bumba iet augstāk, tad tur ir 4 metri, bet viņš viss ir caurspīdīts, tā kā, režģu metāli vai ne, tā kā redzamīgi šeit būs vienīgais bumba, nevarēs pārlidot uz ielu. Jo tas jautājums kaut kādā mērā ir, tātad viņš būs atvērts, arī Ikšķilas sabiedrībai. Jā. Nezārbūt varētu padzēt. Ar šo detālu plānojumu mēs reizē vēl papildus risinām šo te iebraukšanu Ikšķilas novada domas, gan arī šī te Strelnieku ielas, šo transportu plūsmu. Respektīvi tiek paplašināta šī iela, lai neveidotos tā situācija, kāda ir patreiz, kad ir šīs te problēmas. Nākamais saistīts ar šo programmu, ko mums vidusskola iesniedza. Šeit šis process tika uzsākts jau tūlīt pēc vēlēšanām jūlija mēnesī, tika saukti un diskutēti ar darba grupās par šo te vispār programmu, kādā mērā un kas būtu šeit jārisina. Jāpasaka viens, kad, kā jau arī sabiedriskā apspriešanā, teica, ka pamatā šis risinājums neko daudz neatšķirās no tā jau iepriekšējā domē izstrādātās programmas, bet šeit ir būtiskas lietas, kad mēs pamatā risinām Ikšķilas vidusskolas nepieciešamību pēc ārpus telpu nodarbībām. Un šajā vēl programmā ir sekojošais, ko arhitekti vēl nepastāstīja. Šeit tiek arī paredzētas stāvlekšanas sektors, lūdzes grūšanas sektors, šķēpmešanas sektors. Tas ir visa vieglatlētika, kas būtu nepieciešams mūsu jauniešiem, un lai reāli viņi varētu nodarboties ar šīm sporta aktivitātēm. Jo tas nav normāli kā patreiz, kad arī mūsu Ikšķilas vidusskolas skolēni, gan bijušā rajona mērogā, valsts mērogā, arī negūš šos te panākumus, un mēs arī neizaucinām to nākotnes sportistu, tikai izejot no tā, ka mums nav kuri. Un šajā gadījumā ir tā diskusija par šo zaļās zonas saglabāšanu, bet jāsaka viens, ka šie bērzi, visnotaļ ir arī liels zaudējums, šī zaļā zona, bet ir jau kaut kas jāzaudē, lai arī kaut ko iegūtu. Un viennozīmīgi pašvaldībai un mums vadībai jāpiedāvā tie varianti, gan jāveic dažādu parku inventarizācijas, gan arī varbūt jaunu kaut ko, kur mēs varētu atstādīt to, ko mēs zaudējam. Bet pamat būtība ir tāda, kad šis arī, ko Iveta jautāja, tas arī būtu tāda vieta, kur arī rīkot sacensības skolai ar dažādiem saviem vienaudžiem, jo patreiz tāda kvalitatīva šo sporta aktivitāšu, šo dažādo disciplīnu rīkošanai nav Ikšķilē. Tas būtu tāds arī ļoti labs infrastruktūras objektiņš, kur mēs varētu arī visu šo te organizēt. Tā kā es teicu, šīs izmaksas tiek lēstas uz 250 000 apmēram, un ļoti būtiski ir tas, ka šī arhitekte projektētāja ir tikko pagājušā gadu nodevusi divus ļoti līdzīgus objektus. Viens objekts ir nodots Ledmanē, pēc līdzīgas programmas rītē, pareizi, kā arī ir Ogres novada, lielais stadions, kur rekonstrukcija izstrādāja Dalkums kundze. Tā arī tika... Mans jautājums bija par to, kā Ikšķilas sabiedrībai viņš būs brīvi pieejams. Vēl aizmirsu loģiski. Es varu paskaidrot. Sekojošo vēl, kad tik brīvi konkrēti tur ir jābūt saimniekam. Pirmām kārtām, bet publiski pieejams cauru diennakti būs viens basketbola laukums, kas tiks atsevišķi. Mēs plānojam izdalīt no šīs iežogojamās teritorijas, kur šīs aktivitātes noteikti būs. Tālāk viss šī stadiona izmantošana. Šeit būs mūsu organizatoris darbs gan ar vidusskolas vadību, gan ar treneriem, gan ar sporta mūsu vadītāju, kādā mērā mēs izmantosim. Es domāju, mums ir ļoti laba pieredze, kā mēs izmantojam abas sporta halles, kur pamatā brīvu laika nav, jo tur es vēl painteresējos
Aizvakar, jā, pamatā brīvu laiku nav līdz pusnaktī. Tiek abas sporta halles izmantotas. Un es domāju, ka kaut kas līdzīgs vajadzētu būt šeit. Vienkārši es tiešām domāju par to, ka ir ļoti svarīgi, ka vasarā viņš ir pieejams. Jā, Tiem pašiem bērniem, pietiek. kuriem skolas gan nav, bet, ja viņi var pavadīt laiku sporta laukumā, kaut vai sitot bumbu, tad ir vienkārši jānodrošina, ka tie vārti Šeit ir šī izglītība, šeit ir šo te treneru darbs. Es domāju, ka būs atbalsts. Vienkārši tāpatās atvērt skolas lauku, tas ir tas pats, kas atvērt skolas neiespēja. Tas ir tas, kas notiek bērndārs teritorijā, nemitīgu laušanu un postīšanu. Tādā gadījumā mums ir jānāk, ka tur ir treneriem jāsēž klāt visu laiku. Nevar būt tā, ka noteikta teritorija, kā skolas teritorija, ir atvērta no rīt līdz vakaram, un kurš vēlās, tas tur iet iekšā un dara, ko vēlās. Nav mūsu sabiedrība vēl izaugus līdz tam līmenim. Par kādu atvērtību ir, protams, ka viņš ir risināms, un atvērtībai arī ir dažādi, ne jau vienkārši viņš ir atvērts un vienkārši vārtī vaļā, bet tur ir, bet ir plānots, ka to organizēts, jā, piekrītu, bet ne jau atvērts. Es domāju, diskusija bija garena plaša, vēl jautājumi. Gribētu teikt privāti mājā. Viens jautājums. Tā, jums tur tribīnītes arī paredzēts, jā? Tas nozīmē kaut kādas sacensības, kas tur tiks rīkots. Cik apmēram vietām? 100 cilvēkiem. 100 cilvēkiem. Tehniskais projekts arī tiks strādāt. Jā, šis ir detāli plānojums. Bet tiks cilvēki. cilvēki. Tas nozīmē, ka arī varēs, teiks, sacensības rīkot arī. Jā, nelielas sacensības varēs rīkot. Un vēl ir tāda doma, ka pie šīs sporta halles arī izveidot tādu noliktaviņu, kur būtu, šīs barjeras jau arī varētu kaut kur nolikt, jo siena tur arī ir cietusi, saspārdīta bišķī, un tā kā mēs arī risināsim to vizuālu, man būtu priekšlikums debats beigt, un uz balsojumu, kas par šādu sagatavotu domas lēmumu projektu, lūdzu balsot, kas par? Paldies. Pret. Atturās nav. Paldies, Rita. Paldies.